Ukrainas cīņa pret iebrucējiem. Pasaules sniegtā palīdzība un mestie sprunguļi. Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem. Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, šis ir drošinātājs 125. laidiens ēterā un straumēšanas viļņos. Šoreiz runāsim par robotiem kaujas laukā, par to mūsu lielā intervija, bet, protams, arī Kristīne mūs apgaismos par to, ko tad nozīmē dažādi ziņās parādījušies virsraksti. Esiet sveicināti klausītāji un sveicināts arī mans uzticamais kolēģi Rihards Plūme. Sveiks, Dīvi, sveiki arī klausītāji. Jā, šoreiz parunāsim plašāk par robotiem. Šoreiz būšu sarunājies ar vienu no, jau jāsaka, laikam bijušajiem karavīriem, kas Ukrainas armijā dienējuši, bet tomēr vēl joprojām ir cieši saistīts ar saviem cīņu biedriem, un runa ir par kādu vienību, kura izmanto dažādu veidu robotus daudziem un dažādiem uzdevumiem frontes līnijā, lai palīdzētu karavīriem gan dažādu uzdevumu veikšanā, gan arī vienkārši glābtu viņu dzīvības. To jau mēs dzirdēsim sīkāk vēlāk, kā tad tieši tas viss tiek paveikts un ar ko. Jā, bet pirms tam runāšu ar Kristīnu Bērziņu par šādām te aktualitātēm, proti Krievija aizvien audzē diversiju apmērus Eiropā un uzvedas daudz pārgalvīgāk nekā iepriekš. Kāds tad ir viņu mērķis? Tāpat arī vai Krievija reāli ir gatava rietumu frontei. Tāpat arī runāsim par Francijas iekšpolitikas ietekmi uz bruņoto spēku gatavību efektīvi iesaistīties Eiropas aizsardzībā un, protams, nevarējām palaist garām arī 16 gadus Vācijā valdījušās Merkeles izteikumus, kurā Baltija un Polija savā ziņā tiek vainota pie tā, ka Krievija uzbruka Ukrainai. Vācija ir mainījusies vai tomēr nē? Tas ir jautājums, ko uzdevu arī Kristīnai. Klausāmies. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīna! Sveiki! Klau, par to, ka Krievija dažādi izaicina Rietumu Eiropu, mēs esam runājuši drošinātājā nereiz vien, bet ja paskatās kaut vai uz pēdējās nedēļas notikumiem, piemēram, dažādi dronu izraisīt traucējumi Eiropas lidostās, dažādas provokācijas un reālas darbības. Krievija, ja lasa ziņu virsrakstus, šķiet sākus uzvesties vēl pārgalvīgāk nekā iepriekš. Tavuprāt, kādi ir Kremļa mērķi veicot šīs provokatīvās, visdažādākā veida akcijas? Krievija grib parādīt to, ka Eiropa nav pavisam drošībā un ka Krievija ir spējīga dažādi traucēt vai ievainot Eiropu ne tikai pierobežā, ne tikai Baltijā, ne tikai Ukrainā, bet lielajā ziemeļu valstu lidostās, Minhenē. Nezināmi droni lido pāri Beļģijas militārām bāzēm. Beļģija, kura tik tālu it kā no robežas, no Krievijas robežas, bet kur ir NATO un Eiropas Savienības institūciju svarīgākās mājas. Krievija parāda to, ka Krievija grib satricināt rietumus un parādīt savu varu. Bet ko tad Krievija tiešām vēlētos darīt? Kara izpētes institūts raksta, ka Krievija tagad ir fāzē 0, kad sāks psiholoģiski gatavot savu tautu tam, ka varētu būt plašāks karš ar NATO. Krievija grib iebiedēt citus un arī parādīt savai tautai, ka kara statusam vai kara stāvoklim ir arī jēga, tāpēc, ka tas nav par Ukrainu vien. Kāpēc? Tas stiprina Putinu, tas parāda to, ka Putina karš ir to vērts, ka pasaule pārāk bīstama, lai nekarotu, un tas nobremzē Eiropas un plašākās pasaules centienus atbalstīt Ukrainu vai atrast risinājumu.
savā ziņā visa šī procedūra ir atbilde tam, ka augustā ļoti labi sanāca kopā Eiropas valstis ar Ameriku un sāka nopietni spriest par drošības garantijām Ukrainai, par to, ko jādara tālāk, atrod tagad ceļu, kā varētu vairāk atbrīvot iesaldētos aktīvus Krievijas, kā varētu finansiāli atbalstīt Ukrainu. Ukraina turpina censties, Zelenskim ar Trumpu normālas attiecības. Tā bilde pēdējā mēneša laikā ir bijusi drusku pārāk smuka, diplomātiski, un to bildi vajag atkal pagriezt Krievijai pa labu. Bet ar to nāk milzīgi riski. Un jautājums ir, vai Krievija pārgalvīgi var radīt nejaušu vai līdz galam neizdomātu krīzes situāciju. Un, protams, arī ir tie, kur baidās, ka tas liecina par to, ka Krievija varētu pārgalvīgi arī ar saviem sabiedrotiem, piemēram, ar Ķīnu, radīt, pat tiešām milzīgu pasaules konfliktu. Bet es personīgi uztveru to, ka šeit ir runa par taktisku situācijas grozīšanu. Tas nozīmē, kā šajā momentā, tad, kad lietas izskatās smuki diplomātijā, pataisīt situāciju tādu, kas Krievijai nāk vairāk par labu, nevis par to, ka pēkšņi tagad ir izdomājuši, ka aiziet un ar Ķīnu kopā jāsāk karot tādā iepriekšējā gadsimta veidā. Bet ja mēs paskatāmies uz reālo situāciju, vai Krievijai vispār šobrīd ir kapacitāte atvērt jaunu fronti rietumvirzienā? Ļoti svarīgi šeit saprast, pa ko īsti iet runa. Kādi varētu būt scenāriji un kāda ir gatavība? Un jautājums pirmkārt, kāda kara darbība un kur rietumos? Kas notika 14. gadā Krimas gadījumā? Neliels karavīru skaits iebruka Krimā un sagrāba teritoriju, un pēkšņi redza, kā sanāca, Krima vairāk nav Ukrainas rokās, bet ir Krievijas rokās. Šādu scenāriju ir ļoti grūti izdomāt un redzēt, kā tas varētu atkārtoties pašreiz. Līdzīgi scenāriji jau tagad 11 gadus kopš Krimas laikiem ir daudzi filozofējuši, ka tas varētu atkārtoties, piemēram, Narvā. Bet Narvā jau no paša sākuma igauņi teica, ja kaut kas jocīgs notiks, tad uzreiz jau šaus pretī. Ilves, Igaunijas prezidents, teica, ka viņam prasīja, kas notiks, ja mazais zaļais vīriņš parādīsies Igaunijas teritorijā, atbildi, vai mēs viņu nošausim. Dabīgi. Bet nevis igauņi vien, ja paskatās, ir tūkstošiem NATO karavīru, visās austrumu flanga valstīs, Baltijas valstīs ir tūkstošiem NATO karavīru. Pēdējos 11 gados ir iemācījušies NATO līderi, visi līderi, to, ka neviena valsts nevis vienu brīdi nav viena pati. Un pašlaik Latvijā, pārējās Baltijas valstīs ir tūkstošiem NATO karavīru, kuru jau visu laiku ir uz vietas un māk aizsargāt Latvijas teritoriju. Tā ir milzīga vērtība. Tad, kad Krievijas lidmašīna ielidoja Igaunijas gaisa telpā, tad uzreiz gatavībā bija NATO lidmašīnas. Mēs nesākam no kaut kādas nulle pozīcijas. Es neredzu, ka būtu iespējams, ņemot vērā, kāda ir gatavība Baltijas reģionā, kaut ko tā vienkārši sagrābt. Tas nav vairāk pārsteiguma efekts. Krīma nevar atkārtoties. Un tad jautājums, ko lielais iebrukums? Lielais iebrukums, ka bija simtiem tūkstoši Krievijas karavīru uz Ukrainas robežām, un jau nedēļām bija spekulācija un runas par to, ka tiek sagatavotas tur asins karadarbībai un ka visi mediķi jau ir gatavībā un izskatās, ka tiešām kaut kas briest. Nedēļām iepriekš jau varēja pateikt tādu 2,5 mēneši, kuros bija skaidrs, ka kaut kas tiešām nav tā, kā vajag būt. Tad jau tādam milzīgam iebrukumam, kas censtos ieņemt veselu valsti, to jau redz tālu uz priekšu. Tā nav pašreizējā situācija. Pašlaik runa par dažiem droniem vai par pārgalvīgām lidmašīnām, un tur vajag agresīvāk, tur tā dronus vajag izdomāt, kā lēti un labi notriekt no gaisa, un lidmašīnas vajag iebiedēt. Skaidrs. Bet tas nav tas pats, kas simtiem tūkstoši karavīru uz Latvijas robežām, piemēram. Un tad trešais variants, un varbūt tas ir tas biedējošs variants, kas notiktu, ja Kremlī un Pekinā pēkšņi abi lielie valstsvīri nolemj, aiziet, daram tagad, jo nezinām, kad atkal būs tāda iespēja. Bet Ķīna savu gatavību uztver kā nobrieduši tikai 27. gadā, tas ir karam kaut kur Āzijā, Klusajā okeānā, Taivānā.
Krievijai karavīri un kara darbība un gatavība un lielie ieroči un, Krievija arī ir kaut cik piekususi. Tā kā tādam milzīgam karam, arī maz ticams, ka viena vai otra puse būtu tiešām gatavas uzņemties tādus riskus. Protams, nevar izslēgt nekādu šausmīgu scenāriju, bet visticamāk tas nebūs tikai tāpēc, ka Krievija jau ir piekususi un nespēja ieņemt Ukrainu. Un Ķīnas tādā plānošanas fāzē uztver, ka tā nav vēl gatava ieņemt Taivānu. Un tāpēc šī brīdī tas, kas šobrīd notiek, ir tāda iebiedēšanas taktika, ka lēti un viegli, bez neapgrūtinot kara darbību Ukrainā, neradot pie īstam lielu eskalācijas draudu, Krievija ir spējīga iebiedēt Eiropu un likt Eiropas līderiem noraustīties un padomāt par to, vai tiešām būtu vērts turpināt nostāties Krievijas imperiālo ambīciju ceļā. Un tāda kā Merkel parādās un pasaka, varbūt nevajadzēja, un drīzāk tāda pielabināšanās politika varētu būt Krievijas mērķis, nevis tagad vēlme uzsākt 3. pasaules karu. Aizgājušajā nedēļā Francijas galvenais ģenerālis paziņoja, ka viņa spēkiem būtu jābūt gataviem šovakar augstas intensitātes kara darbībai, bet vienlaikus aizgājušajā nedēļā mēs arī redzējām, ka Francijā tika uzstādīts jauns rekords, visīsāko laiku nostrādājusī valdība, nespēja pieņemt budžetu, valdība atkāpjas. Kā šāda te iekšpolitiskā nestabilitāte ietekmē vienu no lielākajām un spēcīgākajām Eiropas armijām? Francija. Un īpaši Makrona balss ir ārkārtīgi nozīmīga, lai parādītu virzienu, kādā Eiropa varētu iet aizsardzības politikā. Nostāties drosmīgāk ar lielākām ambīcijām pretī Krievijai, bet arī attīstīt pati savus aizsardzības spējas un industriju tā, lai Eiropa nebūtu nevienam padotībā. Agrāk Francija daudz runāja par strateģisko autonomiju, ko tas nozīmē to, ka Eiropa var darīt tā, kā Eiropa vēlās. Bet Francijai šobrīd tie ir pārsvarā vārdi, tāpēc, ka Francijā it kā ir grūti jautājumi par budžeta pieņemšanu, par sociālo labklājību, par pensiju vecumu, bet dēļ šiem labklājības jautājumiem nav iespējams izveidot valdību, nav iespējams premjeram noturēties premjera krēslā, nav iespējams pieņemt budžetu, un arvien vairāk izskatās, ka būs lielāka paralīze politiskā. Bet tas nozīmē, ka ārpolitikā arī nevar būt ātra, nozīmīga rīcība. Tas nozīmē, ka nav iespējams tik labi, cik vajadzētu, tik galā ar ārējiem agresora draudiem. Ko tas nozīmē? Makronam vajadzētu vairāk enerģiju, vairāk laiku, palīdzēt Francijai un Eiropai gatavoties šai jaunai ērai un saņemties. Bet reāli notiek jautājumi par to, kurš būs premjerministrs, kas būs pensiju vecums, kāda ir nodokļu politika, kāpēc ielās atkal visi protestē, kādi ir pabalsti māksliniekiem un tam līdzīgi. Un tās ir ikdienas prioritātes, nevis lielie aizsardzības jautājumi. Un tas notiek tajā laikā, kad lido Krievijas droni visur dziļi Rietuma Eiropas gaisa telpā. Tas nozīmē, ka iekšpolitika var apgrūtināt arī aizsardzību. Nevis tāpēc, ka ir risks, ka pēkšņi Francija vispār nevarētu rīkoties, bet ko nozīmē, ka tiek pazaudāts laiks un enerģija un ekonomiskā vara un nauda, tāpēc, ka visi protestē un nekas neiet uz priekšu. Ekonomika arī klibo Francijā. Tas nozīmē, ka neražo, tas nozīmē, ka nav valstī naudu, ko ņemt, lai varētu bruņoties un parādīt ceļu, kā vajadzētu arī nākotnē tālāk rīkoties. Tas nozīmē, ka Francija klibo, un ja Francija klibo, tad arī Eiropa pārējā klibo. Tas nozīmē, ka Eiropai būs grūtāk risināt sarežģītos ārpolitikas jautājumus. Un tad pie reizes parunāsim par vēl vienu lielvaru Eiropā, proti par Vāciju, un precīzāk par 16 gadus Vācijas kanclers amatā pavadījušo Angelu Merkeli, kura izraisīja veselu sašutumu jūru ar saviem izteikumiem šajā nedēļā, ka faktiski Polijas un Baltijas valstu nostāja,
kas nav atbalstījušas tieši sarunas ar Maskavu, principā esot novadusi līdz Putina agresijai Ukrainā. Tavs pamatdarbs ir institūcijā, kas saucas Vācijas Maršala fonds. Tu esi, cik es zinu, šajā nedēļā arī runājies ar kādu vācu delegāciju, un tad man ir jautājums, vai Merkeles izteikumi, tas ir vienkārši pagātnes rēgi, vai Vācijā šāds viņas paustais viedoklis ir gana aktuāls arī šobrīd? Merkele šobrīd ir tāds kā pagātnes rēgs, pat vai jautājums ir, vai tāda rēga arī neatgriezīsies kaut kad nākotnē. Un tad, kad ir ārkārtīgi sarežģīti risināt attiecības ar Krieviju, tā kā Krievija negrib darīt to, ko Eiropa vēlās, ka Krievija negrib pelnīt naudu tādā citiem tīkamā veidā, tā kā Krievija vēlās ieguldīt imperiālās ambīcijās, nevis naftas tirgū. Šajos brīžos ir tie, kuri nezin, ko darīt tālāk. Tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi apgrūtinoši tik galā ar agresoriem. Un vienmēr ir tie, kuri grib atgriezties tajos īsajos laika posmos, kad izskatījās, ka viss bija kārtībā. Un Merkeles ērā, ja skatās, tas ir tā kā notika Krima, un beigās uzreiz pēc ēras notika arī lielais uzbrukums. Tas nozīmē, ka Merkeles laikā Merkele nebija spējīga atturēt Krievijas imperiālās ambīcijas, un drīzāk tās auga, un Krievijas ambīcijas, Krievijas imperiālā ēstgriba tikai pieauga. Ir tie, kur uzsver to, ka Baltijas valstis un Polija, ka tās ir apnicīgas kaimiņu valstis, kuras iejaucās lielo cilvēku darīšanās, bērni, kuri nedrīkst sēdēt pie pieaugušo galda, un drīzāk būtu bijis labāk, ja divpusēji Merkele un Putins vai Makrons un Putins būtu visi paši izstrādājuši savā starpā. Trumps arī to mēģināja augustā, uzaicināja uz Aļasku Putinu. Trumpam nesanāca, Merkelē toreiz nesanāca, nebija runa tikai par tiem dažiem mēnešiem pirms lielā iebrukuma, bet tie iepriekšējiem gadiem kopš Krimas, pirms Krimas. Kā sarunas nestrādāja, bet ir ļoti izdevīgi domāt, ka viņas strādās. Bet ir tie, kur atkārtot grib atgriezties tur, tāpēc, ka tas ir lētāk un tas ir vieglāk. Un pamēģināsim vēlreiz aprunāties, tāpēc, ka tas ir vienkāršāk nekā izdomāt, kā mēs tiksim galā ar to, ka Krievija vēlās aprīt vēl kādu kaimiņu valsti. Un ir tie, kuri uzskata, ka varbūt paplašināt NATO un Eiropas Savienību uz austrumiem bija kļūda, bet de facto lietas ir arī mainījušās. Un varbūt tie, kuri neatbalstīja Baltijas valstis un Poliju, tie nav pie varas. Un jo skaļākas ir Baltijas valstis, jo nozīmīgākas ir Baltijas valstis un Polija, jo Merkeles nostāja paliks ar vien vairāk pagātnē. Bet tas nenozīmē, ka šīs diskusijas ik pa brīdim atkal neparādīsies, bet tikai parāda to, ka tie, kuri aizgāja no varas pirms lielā iebrukuma, vēl joprojām dzīvo drusku tādā ilūziju pasaulē, jo kas reāli notiek Vācijā, tas ir sarežģīti, bet bija satversmes grozījumi. Tagad ir lielāki ieguldījumi. Tas bija milzīgs lēciens Vācijas strateģiskā kultūrā uz priekšu aizsūtīt karavīrus uz Lietuvu, tā ražot ieročus un lepoties ar to, ka Vācija ir spējīga ražot ieročus, tās ir milzīgas pārmaiņas, tā ir daļa no kultūras maiņas. Un jo trakāk uzvedās Krievija, jo daudz saprot, ka bija pamatots tās atvērsmes maiņas un visa šī kultūras maiņa, bet ir jānotur līderību Baltijas valstīm un Polijai un jāatgādina Vācijai vēl joprojām, ka arī Baltijas reģions ir Eiropa un ka pasaule nenosaka tikai 3 vai 4 līderi, ka visām valstīm ir sava balss un sava teikšana. Un man liekas, ka progress visu laiku notiek šajā virzienā, un tas, ka ir realitāte tāda, kā jau teicām, ka reāli NATO katru dienu ir klāt Baltijā, ka ir karavīri, ka viss jau ir sakārtots tā, lai tāds Krimas variants nebūtu iespējams. Tas dod mierinājumu un arī dod spēku, varu Baltijas reģionam un mūsdienu Eiropa
tas nav tas pats, kas bija 2000. gadā. Un par to mums vien ir jāpriecājās. Nu ko, paldies, Kristīne, par taviem šīs nedēļas komentāriem. Paldies par to, ka palīdzi mums izprast ziņu virsrakstus un iedziļināties tēmās nedaudz dziļāk. Tas šai reizē viss, un mēs ar tevi tiekamies jau atkal pēc nedēļas. Paldies! Tiekamies pēc nedēļas! Raidieraksts Drošinātājs. Paldies, Dīvu, paldies, protams, arī Kristīnai, kā vienmēr, par interesantiem un aktuāliem jautājumiem, ko esat apsprieduši. Nu, ja man būtu jāsaka, Vācija ir mainījusies vai nē, tad laikam es teiktu, ka Merkele nav mainījusies, kā izskatās, bet vismaz daļa Vācijas noteikti mainās arī pēc tiem dronu incidentiem. Tagad jau arī policija drīkstēs notriekt dronus, tā kā varbūt lēmums, kuru bija iespējams jāpieņem jau pirms tika novēroti droni dažādās vietās Vācijā gaisā, preventīvi to varbūt būtu bijis labāk izdarīt jau iepriekš, bet, kā ir, tā ir. Katrā ziņā arī vāciešiem nākas šobrīd domāt, kā tad tās savas debesis un objektus nosargāt. Jā, un es arī par šo gribēju nedaudz vairāk parunāt, kā jau mēs pieminējām sarunā ar Kristīnu par šiem te visdažādākajiem Krievijas provokācijas gadījumiem. Britu domnīca Startautiskais strateģisko pētījumu institūts ir nācis klajā ar interesantu pētījumu par Krievijas sabotāžas operācijām Eiropā, un tur ir interesants fakts, viņi ir saskaitījuši atvērtajos informācijas plašumos, ka 2022. gadā tika reģistrēti 6 nozīmīgi gadījumi, kurā Krievija tika apsūdzēta dažādu veidu sabotāžās. 2023. gadā šādi gadījumi jau bija 13, 2024. gadā 44, un šogad būs pilnīgi noteikti vēl vairāk. Atliek tik palasīt pēdējās ziņas, piemēram, pēdējās nedēļas laikā vien esam ziņās dzirdējuši par sprāgsvielām pildītām konzervbuņģām, ar kuru palīdzību bijuši plānot terorakti Lietuvā, Polijā, Vācijā. Tāpat pagājušajā nedēļā NATO lidmašīnas no lidostām Lietuvā un Igaunijā bija spiestas pacelties 3 reizes, lai NATO gaisa telpu spiestu pamest Krievijas lidmašīnām. Piemēram, tikai septembrī vienu Rietumē Eiropā konstatēti 16 gadījumi, kad droni neatļaut lidojuši aizliegtās zonās blakus militārajām bāzēm un lidostām un pat to teritorijās. Tā kā, ko par šo saka pētnieki? Proti, vismaz britu pētnieki ir pārliecināti, ka galvenās izmaiņas Krievijas izlūkdienestu taktikā saistāmas ar 2022. gadu, kad Eiropas valstis izraidīja simtiem Krievijas izlūkošanas virsnieku, kas darbojās zem diplomātiskā tā teikt, seguma. Tas būtiski novājināja Krievijas aģentu tīklus, un ko tad Maskava darīja, lai šos caurumus aizpildītu, proti viņi sāka vervēt trešo valstu pilsoņus internetā, īpaši Telegram platformā, tostarp migrantus, noziedzniekus, cilvēkus, kas vienkārši meklē ātru peļņu, un viņi ir vāji apmācīti, slikti aprīkoti, tāpēc viņu darbības ir salīdzinoši viegli atklāt, tomēr viņi ir ļoti vienkārši aizvietojami. Tie nav aģenti, kas trenēti gadiem un kuru treniņiem un kuru apmācībai iztērēti milzīgi naudas apjomi. Un vēl svarīgs ir fakts, ka viņiem nav tiešu saišu ar Krieviju, un Kremlim ir oficiāli visai vienkārši izvairīties no atbildības. Un šo neprofesionālo aģentu uzdevums svārstās no sīkiem vandālisma aktiem līdz nopietnām diversijām, piemēram, dedzināšanām vai uzbrukumiem kritiskai infrastruktūrai. Ja runā par to, kādi ir mērķi šiem uzbrukumiem, tad saukti tiek 3. Militārā loģistika, enerģētikas infrastruktūra un civilie objekti. Te ir runa gan par dzelzceļa līnijām, gan munīcijas noliktavām, ieroču rūpnīcām, loģistikas centriem. Tāpat arī mums ļoti labi zināmie zemūdens kābeļi, elektrostacijas, gāzes cauruļvadi, tāpat arī tirdzniecības centri, tāpat arī uzbrukumi civiliem objektiem, kas paredzēti vienkārši, lai sabiedrībā izplatītu bailes, neskaidrību un palielinātu spriedzi. Diemžēl, kā jau tu, Rihard, pieminēji, tās reakcijas bieži vien ir novēlotas un ne pārāk asas, līdz ar to skaidrs, ka redzot šādu Eiropas reakciju, nav īpašu ilūziju par to, ka Krievija varētu kaut kā pieklusināt savas šīs te visas operācijas. Tādēļ mums acīm redzami ir jāgaida, kad šīs provokācijas Eiropas līderi uztvers arvien nopietnāk un
tiešām dos arī tām gana spēcīgu atbildi. Jā, kamēr droni lidinās, diemžēl ne tikai Ukrainā, bet arī te virs Eiropas cilvēku galvām, tikmēr arī Ukraiņi vizina frontē ne tikai bruņu mašīnas, tankus un citas lietas, bet arī dažādas robotu sistēmas. Karš tehnoloģiski ir ļoti attīstījies, un mēs runājam jau ne tikai par dronu karu, par dažādu bezpilota lidaparātu izmantošanu šobrīd plaši Ukrainā no abām pusēm, gan no Krievijas, gan Ukrainas, bet runājam arī par robotiem, kas pārvietojas pa zemi, un šādi roboti pilda daudz un dažādus uzdevumus, un par tiem mēs arī runājam šīs nedēļas lielajā intervijā. Es sazinājos ar Volodimiru jeb Villiju, kurš pirms vairākiem gadiem pilnmēroga iebrukuma sākumā 18 gadu vecumā pievienojās armijai, pildīja dažādas uzdevumus vairākās vietās frontē, līdz pievienojās vienībai ar nosaukumu Falcon Squad, un šī vienība izmanto tieši šādus sauszemes robotus dažādiem uzdevumiem, gan lai pildītu loģistikas uzdevumus, gan lai evakuētu ievainotos vai kritušos un arī veiktu kaujas uzdevumus. Tad man interesēja noskaidrot, kādi tad šie roboti ir, kā tieši tie tiek pielietoti, kamdēļ Ukrainai arī ir nozīmīgi, lai tās armijā tādi būtu, un kāda tad ir tā pašreizējā arī sacensība starp Ukrainu un Krieviju arī šajā ziņā, jo, protams, zinām, ka drona tehnoloģijās tur notiek diezgan liela sacensība, kurš tad pirmais izdomās ko jaunu, kā apiet viena vai otra izdomātās tehnoloģijas, no arī sauszemes robotu jomā notiek līdzīgas lietas, bet no Ukraina vismaz šobrīd esot priekšā okupantiem. Šoreiz intervija ukraiņu valodā, tā kā vienmēr gadījumos, kad saruna ar mūsu viesiem nav latviešu valodā, mēs piedāvājam jums divas iespējas, kā klausīties mūsu lielās intervijas. Tātad, ja klausāties mūsu lielajā raidieraksta epizodē, tad turpiniet klausīties un dzirdēsiet šo interviju ar tulkojumu latviešu valodā. Savukārt tie, kur grib klausīties oriģinālu valodā, tad mēs vienmēr arī tepat blakus kaut kur publicējam visās straumēšanas platformās interviju bez tulkojuma. Tātad šoreiz ukraiņu valodā. Klausāmies! Raidieraksts Drošinātājs. Скажите, пожалуйста, lūdzu pastāstiet, kā mainījās jūsu dzīve sākoties pilna mēroga karam? Насправді моє життя повністю перевернулося. Patiesībā mana dzīve pilnībā apgriezās kājām gaisā. Es strauji pārgāju no sporta studijām uz karu. Tur katru dienu ir cīņa. Cīņa par dzīvību, par brīvību un iespējams arī par atbildību par citu cilvēku dzīvēm. Un ko jūs darījāt pirms sākās pilna mēroga karš? Jūs teicāt, ka nodarbojāties ar sportu. Так, до початку повномасштабного вторгнення я навчався... Jā, pirms pilna mēroga iebrukuma sākumā es mācījos universitātē un nodarbojos ar sportu, jo pilna mēroga iebrukuma laikā es biju universitātes 2. kursā. Вищого навчального закладу. Kā jūs iestājāties armijā? Насправді, я приклав багато зусиль. Patiesībā es pieliku daudz pūļu un nogāju garu ceļu, lai tiktu armijā. Es nokļuvu armijā, kad man bija 18 gadi. 18 gadi man palika laikā, kad pilna mēroga karš jau bija sācies, tas notika martā. Es nekavējoties sāku meklēt vienības, kurām pievienoties. Pirmkārt, es devos uz militārajiem iesaukšanas punktiem. Tur viņi mani neņēma. Viņi mani neņēma mana vecuma dēļ, un viņi mani neņēma manas militārās pieredzes trūkuma dēļ. Jo tajā laikā, kad es tur ierados, man nekādu prasmju nebija. Apmēram 2 mēnešus es gāju uz dažādiem militārajiem iesaukšanas punktiem, personīgi apmeklēju militārās vienības, kurās es gribēju iekļūt, bet nekas man neizdevās. Es aptuveni 2 mēnešus vēlāk internetā izlasīju rakstu par vienu no brīvprātīgo vienībām, un viņi kā reiz tobrīd vervēja cilvēkus. Es devos turp, un pēc neilga laika, varbūt nedēļas vai 2, šī vienība oficiāli kļuva par Ukrainas bruņoto spēku sastāvdaļu. Цей підрозділ офіційно війшов в склад Збройних сил України. Kāpēc jums bija svarīgi iestāties armijā? Mēs zinām, ka mobilizācija nav no 18 gadu vecuma. Kāpēc jums tas bija svarīgi?
Насамперед, коли мені було 10 років, в країні почалось АТО. Pirmkārt, kad man bija 10 gadi, valstī sākās austrumu reģionu okupācija - Donetskas, Luhanskas, Krimas. Un es to visu redzēju jau kopš bērnības. Teiksim tā, gan redzēju, gan dzirdēju. Jau no bērnības es kaut kā sapratu, ka tas ir nepareizi un tā tam nevajadzētu būt. Ka šī ir mana valsts un manas valsts teritorijā nedrīkst būt bruņoti konflikti un agresija. Turklāt pilna mēroga iebrukuma laikā manu dzimto pilsētu, kur es nodzīvoju visu savu bērnību, okupēja pilna mēroga iebrukuma pirmajās dienās. Tur nogalināja civiliedzīvotājus, paziņas, un es uzreiz nolēmu, ka ir jāaizstāvas. Відразу прийняв рішення, що я маю стати на захист. В то время, когда вы пошли... Tajā laikā, kad jūs iestājāties armijā, jums bija 18 gadi. Ko jūs novērojāt, cik daudz šādu pašu jaunu puišu tur toreiz dienēja? Vai tur bija kāds jūsu vecumā vai nē? Насправді, я можу сказати тільки за підрозділ, де був особисто я. Es varu runāt tikai par to vienību, kurā es personīgi biju. Vienībā, kurā es tobrīd biju, vairākums bija jaunieši. Proti, puiši bija vecumā no 18 līdz 25 gadiem, un tas bija vairākums, jo mums bija, teiksim, viena ideja, viens mērķis – aizsargāt mūsu mājas. Це захищати рідні домівки. На каких фронтах? Kurās frontes daļās jūs dienējāt un kāda tur bija situācija tajā laikā? Якщо брати, починаючи з 22-го року, 22-й рік. Ja runājam sākot no 2022. gada, tad toreiz atrados Mikolaivas virzienā, kad karaspēks vēl tur tuvojās. Situācija bija sarežģīta. Nepārtrauktas apšaudes, dinamiskas pārmaiņas, katru dienu frontē parādījās kaut kas jauns. Ja runājam vispārīgi, tad es veicu kaujas uzdevumus Mikolaivas, Harkivas, Limanas, Avdīvkas un Pokrovskas virzienos. Piedalījos arī Kurskas operācijā. Крайніх, де я приймав участь, це була Курська операція. 23. gadu un 2023. gadā jūs sākāt strādāt ar dažādiem robotiem un sistēmām. Pastāstiet, lūdzu, kā tas viss sākās? Почалось це дуже просто. В 23-му році, в час, коли... Sākās tas ļoti vienkārši. 2023. gadā, kad sāku to darīt, vienībā atradās Limanā. Tajā laikā pēc profesijas biju sapieris, nodarbojos ar mīnēšanu, pozīciju atmīnēšanu, un tad bataljona komandierim nācās saskarties ar situāciju, ka mūsu pozīcijai tiek gatavots uzbrukums, un fiziski nav iespējams tuvoties ceļam, kas ved uz mūsu pozīcijām, jo tā ir pilnīgi atklāta vieta, kura bija Krievijas mīnmetēju, ložmetēju snaiperu zonā. Cilvēkiem tur bija ļoti grūti pietuvoties. Un bataljona komandieris nolēma savākt līdzekļus un iegādāties sauszemes robotu kompleksu mīnēšanas darbiem. Uzdevums bija nomīnēt šo ceļa posmu pirms uzbrukuma. Es un vēl viens mans biedrs tikām iecelti kā galvenie šim uzdevumam. Mums bija jāsavāc šo kompleksu, jānogādā to izvietošanas punktā, kur mēs atradāmies, jāapgūst, kā ar to darboties, jāsaprot, kā tas brauc, ko tas dara, un jāpabeidz kaujas misija. І виконати бойове завдання. Получается, что позже... Un vēlāk pievienojāties Falcon Squad komandai. Kas tas ir? Расскажите, вот что это? Falcon Squad – це група військових, яка виконує бойові завдання. Falcon Squad ir militāra personu grupa, kas veic kaujas misijas frontes līnijā, izmantojot sauszemes robotu kompleksus. Galvenais darba virziens ir loģistika, proti munīcijas, pārtikas, medikamentu piegāde kaujas laikā. Tāpat, pateicoties tiem, ir iespējams evakuēt 200 un 300. Tos var izmantot kā kaujas modeļus, bet Falcon Squad izveidas laikā galvenais virziens bija loģistika. Falcon Squada основний напрям це була логістика. Falcon Squad ir vienīgā šāda grupa vai armijā tādu ir daudz un viņi visi dara vienu un to pašu? Plus mīnus to же самое. Якщо брати особисто Falcon Squad це група людей. Ja ņemam atsevišķi Falcon Squad, tad tā ir cilvēku grupa, kas atrodas vienā vienībā, vienā brigādē. Ja ņemam Ukrainas bruņotos spēkus kopumā, tad Ukrainas bruņotajos spēkos ir arī citas vienības, kas nodarbojas ar sauszemes robotu kompleksu izmantošanu kaujas misiju laikā. Tās darbojas arī ar loģistiku, evakuāciju, darbojas ar kaujas moduļiem. Visticamāk, ir vienības, kurām šajā jautājumā ir lielāka pieredze nekā Falcon Squad.
Как получается в Falcon Squad? Un kā notiek šo robotu sistēmu iegāde? Tos iegādājas tikai kaut kur Ukrainā vai arī ārzemēs? Kā tas notiek? Загалом наземні роботизовані комплекси надають Збройні сили. Тобто ось перші... Kopumā sauszemes robotu kompleksus nodrošina bruņotie spēki. Proti pirmos sauszemes robotus, kas mums bija, nodrošināja valsts bruņotie spēki. Bija arī vairāki roboti, kas tika iegādāti par brīvprātīgo līdzekļiem. Būtībā es teiktu, ka te ir 50 pret 50. Kaut ko nodrošina valsts un kaut ko pērk pateicoties ziedojumiem, pateicoties brīvprātīgajiem. Runājot par sistēmām, cik man zināms, un laikā, kad es biju kopā ar puišiem, visi droni bija Ukrainas izcelsmes. Всі дрони були українського походження. Когда они приедут, kad roboti tiek piegādāti Falcon Squad komandai, tos uzreiz tā vienkārši izmantot kaujas uzdevumos laikam nemaz nevar. Nepieciešams kaut kā tos pielāgot, vai ne? No tam для задач. Це залежить, по-перше, від комплектації дрона. Tas pirmkārt ir atkarīgs no drona konfigurācijas, kādā konfigurācijā tas atrodas, un otrkārt tas ir atkarīgs no kaujas misijas. Tas ir atkarīgs no vietas, kurā tiks veikta kaujas misija. Tāpat tas ir atkarīgs no frontes līnijas vietas, kurā tas tiks izmantots, no aktivitātes šajā vietā. Proti, ir situācijas, kad jauns drons var nekavējoties doties un veikt kaujas misiju, un ir situācijas, kad iespējams ir jāmaina savienojums, jāmaina frekvence vai vispār jāmaina vadības metode. Vai varbūt ir situācijas, kad ir jāizdomā kaut kāds cits dizains, jo, piemēram, ir jāizvelk kaut kas ārā un jāizdomā kāds āķis sauszemes robotu kompleksam. Tāpēc tas tieši ir atkarīgs no noteiktās misijas un situācijas frontē. Var braukt, iet un to izdarīt, vai varbūt ir nepieciešams zināms laiks, lai kaut ko nomainītu. А можливо, треба якийсь час, щоб щось десь змінити, щось десь доробити. Bet Falcon Squad izmanto ne tikai sauszemes robotu kompleksus, bet arī dronus, dronov. Так, для виконання... Jā, lai sauszemes robotu komplekss veiktu uzdevumu, tiek izmantots pats komplekss un ir nepieciešams drons, kas būs gaisā. Tas parasti ir Mavics. Це зазвичай Mavic або Аутели. Не тільки наземний дрон. Robotus izmanto piegādēm, lai kaut ko vestu uz pozīcijām. Kāpēc tieši šī ir prioritāte numur 1? Prioritet numur 1. По-перше, це, напевно, Pirmkārt, šī droši vien ir vienkāršākā lieta, ko var izdarīt ar sauszemes robotu sistēmām. Otrkārt, šī ir drošākā iespēja, ņemot vērā to, ka nevienmēr loģistikas nolūkos dronam ir jāierodas nulles pozīcijā. Proti, tas var būt kāds konkrēts punkts ar pajumti galējo pozīciju priekšā, kur drons var droši izkraut kravu. Un pēdējā lieta ir tā, ka līdz ar optisko šķiedru dronu parādīšanos un kopumā ar lielu dronu aktivitāti, automašīnas, kas atveda pārtiku, puiši, kas atveda kravu, veica rotācijas un viņi lielā skaitā sāka kļūt par mērķiem. Proti, liels skaits transporta līdzekļu sāka neatgriezties no kaujas misijām, un sauszemes robotu kompleksi bija glābiņš, jo pirmkārt, personāls, kas kontrolē sauszemes robotu kompleksu, atrodas drošā zonā. Tas atrodas 2, 3, 4 kilometrus no galējām pozīcijām. Turklāt drons patiesībā ir tikai dzelzs gabals, un pat ja viņi tam trāpīs, personāls būs pasargāts. Якщо навіть в нього потраплять, то буде збережений особовий склад. Un vai varat aprakstīt, kā šie roboti izskatās, cik daudz munīcijas, piemēram, ar viņu palīdzību var piegādāt karavīriem? Ну, насправді, Вони дуже різні, в них дуже багато класів. Patiesībā tie ir ļoti atšķirīgi. Tiem ir daudz klašu, veidu, formu un tā tālāk. Vienkārši sakot, tie ir mazi kāpurķēžu transporta līdzekļi vai riteņu transporta līdzekļi. Tie var būt metrs reiz metrs, pusmetrs reiz pusmetrs vai pusotrs metrs reiz metrs. Viss atkarīgs no tā, kādu sauszemes robotu kompleksu jūs pērkat. Tie visi ir dažāda izmēra. Ja runājam, piemēram, par tiem, ko izmanto loģistikā, tie visi pārvadā apmēram 100 līdz 300 kg. Tie, ko mēs personīgi izmantojām, kad es dienēju armijā, tie veda no 100 līdz 200 kg. Вони везли на собі від 100 до 300 кг.
Un cik saprotu, tad Falcon Squad ir arī sistēmas, kas spēj arī evakuēt ievainotos un mirušos no kaujas lauka. Varbūt varat pastāstīt, kā šie roboti strādā un izskatās. Насправді для евакуації особового складу 200-300. Faktiski, lai evakuētu 200 un 300, tiek izmantoti tie paši droni. Piemēram, munīcijas un pārtikas piegādēji ir tāds sauszemes drons ar nosaukumu Voļa. Tam ir metāla grozs, kurā tiek iekrautas kastes, mīnas un viss nepieciešamais. Ja nepieciešams evakuēties, šo grozu noņem un dronam piestiprina nestuves. Un 200 un 300 evakuāciju var veikt uz šīm nestuvēm. Proti, tiek izmantots viens un tas pats sauszemes drons tikai dažādiem uzdevumiem, un paša drona konfigurācija nedaudz mainās. Трішки змінюється конфігурація самого дрона. Es kā reiz gribēju pajautāt, kāda ir sistēma, piemēram, nogalināta karavīra evakuācijai. Ko darīt, ja karavīrs nevar nokļūt uz robota vai tam pieķerties? Tad ir kāda īpaša sistēma, kā to visu izdarīt? Є два варіанти. Перший варіант – це Ir divas iespējas. Pirmā iespēja ir tāda, ka kainieki, kuri atrodas pozīcijā, nedaudz atvelk 200-niekus aiz pozīcijām, atvelk tos 100 metru attālumā no pozīcijas. Piebrauks zemes robots un viņi to ar savām rokām fiziski iekraus dronā. Tas ir pirmais variants. Otrā iespēja ir tāda, ka tagad Ukrainā tiek izstrādāti āķi sauszemes droniem. Pateicoties tālvadībai, jūs varat nolaist, pacelt, pieāķēt. Izmantojot šo āķi, jūs varat pieāķēt līķi un izvilkt to. Cik bieži un kādos gadījumos sistēma tiek izmantota? Piemēram, ja ir spēcīga apšaude vai arī tad, ja vienkārši nav iespējams sasniegt karavīru, kādos gadījumos to izmanto? Наземні роботи зазвичай використовуються вночі. Sauszemes robotus parasti izmanto naktī, lai tie būtu mazāk pamanāmi. Otrakārt, sauszemes robotus izmanto tajos frontes rajonos, kur, piemēram, kainieks nevar mierīgi staigāt vai skriet, jo konkrētais ceļa posms tiek pastāvīgi uzraudzīts. Savukārt drons var tur nokļūt nepamanīts. Maršruts tiek izveidots jau iepriekš, un to izdarām mēs paši. Mēs paši apskatām ainavu, skatāmies, kas mums vajadzīgs un izlemjam, kā, kur un kad drons dosies. Un tāpēc dronu var izmantot gan apšaudes laikā, gan tajos frontes rajonos, tajā pozīciju zonā, kur kainieks nevar nokļūt. Bet jāsaprot, ka ja drons veic uzdevumu un pārvietojas kādus 100 metrus no galējām pozīcijām, tas var veikt kaut 10 misijas. Bet ja drons nonāks nulles pozīcijā, tas var tur nokļūt un arī neatgriezties, jo ir skaidrs, ja drons nonāk nulles pozīcijā, visi to redzēs. Тому що зрозуміло, що коли дрон вийде на нульову позицію, його всі побачать. Kā jūs raksturotu šo dažādo sistēmu un to veikto uzdevumu nozīmi kaujas laukā? Jo mēs zinām, ka ir bijuši gadījumi, kad karavīri devušies uz kaujas lauku, lai savāktu ievainotos un mirušos, un, diemžēl, gājuši bojā. Kā jūs teiktu, cik Ukrainai ir svarīgi tas, lai jums būtu šādas sistēmas? Наземні роботизовані комплекси насправді рятують життя. Sauszemes robotu kompleksi faktiski glābi dzīvības. Tie ļauj izvairīties no zaudējumiem evakuācijas laikā, veicot loģistikas uzdevumus. Tie samazina riskus tiem, kuri nonāk apšaudē. Jāsaprot, ka tie neaizstās kainieku un cilvēku, bet tie var glābt personāla dzīvības un palīdzēt kaujas misiju veikšanā. Можуть допомогти в виконанні бойових завдань. Cik saprotu, ir vēl citi uzdevumi, ko ar šīm sistēmām var veikt, un runa nav tikai par aprīkojumu, piegādi un evakuāciju. Так, на наземні роботизовані комплекси можуть бути Jā, uz zemes bāzētus robotu kompleksus var aprīkot ar kaujas moduļiem, kas var apšaudīt ienaidnieku no slēgtām pozīcijām. Proti, drons ieiet slēgtā pozīcijā un var attālināti šaut no ložmetēja vai kaut kā tam līdzīga. Чи щось подібного. Un cik grūti ir izveidot šādu sistēmu tā, ja lido kāds Krievu drons, lai šī sistēma uzdevumu pabeigtu līdz galam? Насправді це дуже важко зробити, тому що це те ж саме, якщо по дорозі... Patiesībā to ir ļoti grūti izdarīt, jo tas pats notiek, ja kainieki pārvietojas pa ceļu.
Proti, ja ienaidnieka drons uzrauga ceļa posmu, desantu vai lauka posmu un drons iziet šajā zonā, tad visticamāk tas tiks pamanīts. Tāpēc mēs maskējam dronus. Mēs izvēlamies optimālos maršrutus, lai tas būtu mazāk redzams. Bet, ja viņi to pamanīs, tad pamanīs. Kādos apstākļos šīs sistēmas var darboties? Piemēram, ja ir liels karstums vai augstums, tās darbojas? Особисто з свого досвіду на момент проходження служби Personīgi no savas pieredzes dienēšanas laikā varu teikt vienu. Tie vislabāk darbojas vasarā, kad nav dubļu. Tad tie darbojas ļoti labi. Un tie labi darbojas arī ziemā, kad zeme ir sasalusi. Manuprāt, lielākā problēma tiem ir purvs. Purvs var būt ļoti liela problēma. Tas ir viens. Un otrs izaicinājums ir darbība lietū, jo parasti, lai vadītu šo dronu, tiek izmantots retranslators, kas atrodas uz Mavika vai cita līdzīga drona. Un lietū dronu nevar pacelt, jo tas apmaldīsies. Tātad tas ir purvs un lietus, kas var negatīvi ietekmēt drona darbību. Visos citos gadījumos tas darbojas labi. В усіх інших випадках працює добре. Šķiet, ka Ukraina kļūs stiprāka, ja runājam par dažādu tehnoloģiju izstrādi. Kā jūs raksturotu pašreizējo situāciju Ukrainā? Cik tehnoloģiski attīstīta un spēcīga jūsu valsts šajā ziņā ir? Kaut vai ja salīdzinām ar 2022. gadu. Особисто, на мою думку, технологічно ми значно виросли. Personīgi, manuprāt, mēs esam ievērojami tehnoloģiski auguši. Ukraina strauji izstrādā jaunus risinājumus, kļūst spēcīgāka un elastīgāka tehnoloģiju karā. Proti viss, kas saistīts ar tehnoloģijām, kas nepieciešams karam un uzvarai, Ukraina ir ļoti augusi, jo ir daudz lietu, kuru iepriekš nebija. Багато що нового, чого не було. Bezpilotņiki, droni, FPV. Un ļoti strauji attīstās ne tikai bezpilota lidaparāti, droni un tā tālāk, bet arī tieši konkrētās sauszemes robotu sistēmas, vai ne? Так, насправді НРК... Jā, patiesībā sauszemes robotu sistēmas attīstās ļoti spēcīgi. Parādās daudzas jaunas sakaru sistēmas, vadības sistēmas, daudzas konfigurācijas, sauszemes robotu kompleksu veidi. Tās sāk ieviest armijā, un tas, manuprāt, ir pareizais ceļš. Mēs zinām, ka Krievija un Ukraina konkurē dažādu tehnoloģiju attīstībā. Kā ir attiecībā konkrēti uz sauszemes robotu kompleksiem? Tur droši vien arī pastāv nopietna konkurence. Vai arī redzat, ka varbūt Ukraina ir labākā pozīcijā? Так, у них є спроби. Я особисто під час виконання... Jā, viņi mēģina. Es personīgi redzēju viņu sauszemes robotu kompleksus kaujas misijas laikā Avdīvkā. Viņi tos izmantoja ar robotiem piestiprinātiem kaujas moduļiem un atklāja uguni uz mums no tiem. Bet šobrīd es uzskatu, ka Ukraina aizvien ir ievērojami priekšā gan tehnoloģijās, gan praktiskajā pielietojumā. Proti, gan viņiem, gan mums šie kompleksi ir, bet, manuprāt, Ukraina pašlaik ir priekšā. Тобто вони є і в них, і в нас, але, на мою думку, Україна на даний час попереду. Kā mēs redzam, šķiet, ka cilvēka dzīvība Krievijai, maigi izsakoties, nav īpaši svarīga. Bet vai mēs novērojam, ka arī viņi šīs sistēmas izmanto savu cilvēku evakuācijai un citiem uzdevumiem? Так, безумовно, ворог також використовує... Jā, protams, ienaidnieks sauszemes robotu kompleksus izmanto loģistikai, arī evakuācijai. Vienkārši šobrīd, salīdzinot ar mums, viņiem tās ir mazāk attīstītas un tiek izmantotas mazākos apjomos, un tas ir labi. І в меншій кількості це використовується, і це добре. Kā jūs uzskatāt, citas valstis arī mācās no Ukrainas pieredzes, ko esat novērojis vai ko zināt? Я вважаю, що так навчаються і були Es domāju, ka jā, viņi mācās, un bija situācijas, kad dienesta laikā pie mums ieradās karavīri no Polijas un Lielbritānijas. Viņi vēroja, kā mēs strādājam, ko mēs tur darām. Vēroja mūsu darbības gan sākot ar FPV droniem, gan beidzot ar dažādiem kājnieku uzdevumiem. Viņi par to interesējas, un viņi mācās arī to, kā mēs cīnāmies, ne tikai tehnoloģiju ziņā. Як ми воюємо. Не тільки те, що стосується технологій, вони в цілому навчаються. Cik es saprotu, jūs atstājāt vienību šī gada februārī, bet joprojām tomēr uzturat saikni ar puišiem.
Pastāstiet, kā tieši, ko jūs tagad darāt? Čem ви занимаетесь сейчас? Так, ви вірно сказали, в лютому 25-го року я звільнився. Jā, jūs pareizi sakāt. 2025. gada februārī es atvaļinājos, bet pēc tam es pēc savām iespējām palīdzu vienībai ar apgādi un līdzekļu vākšanu. Es atbalstu puišus, cik vien iespējams, it visā, kas viņiem nepieciešams, neatkarīgi no viņu lūgumiem. Gan organizējot vai vācot līdzekļus, vai meklējot brīvprātīgos paziņas, kas var palīdzēt šajā jautājumā. Або шукаю волонтерів, знайомих, котрі можуть цим допомогти. Šis darbs aizņem visu jūsu laiku vai lielāko daļu laika? Ні, насправді ні, тому що запити від хлопців... Patiesībā nē, jo lūgumi no puišiem nepienāk katru dienu, un lūgumi ir dažāda rakstura. Ir situācija, kad es varu ar puišiem aprunāties 2 vai 3 reizes mēnesī, un tas arī viss - palīdzēt viņiem ar kaut ko. Un ir situācijas, kad es varu pavadīt 2 vai 3 stundas gandrīz katru dienu mēnesī, runājot ar viņiem, risinot kaut ko, palīdzot viņiem ar kaut ko. Kāda šobrīd vienībā Falcon Squad ir situācija ar finansēm un aprīkojumu? На даний час постійних донорів немає в групи Falcon Squad. Pašlaik Falcon Squad vienībai nav pastāvīgu ziedotāju. Sastāvdaļas un visu nepieciešamo nodrošina vai nu Ukrainas bruņotie spēki, vai arī puiši iegādājas par saviem līdzekļiem, vai no brīvprātīgajiem. Proti puiši vēršas pie brīvprātīgajiem un tie viņiem palīdz. Pašlaik vienība aktīvi meklē ziedotājus brīvprātīgos no Ukrainas, no ārzemēm, lai attīstītu vienību un kļūtu tehnoloģiskāka šajā karā, jo tas viss prasa finansiālus ieguldījumus. Так як все потребує трат фінансових. Cerēsim, ka arī Latvijā atradīsies cilvēki, kuri vēlas palīdzēt. Це було б добре. Tas būtu labi. Raidieraksts Drošinātājs. Paldies Rihardam, kurš sarunājās ar Volodimiru jeb Villiju. Paldies par to, ka ieviesi nedaudz lielāku skaidrību kara robotizācijā, jo, ja mēs runājam par droniem, tad, protams, ka sabiedrības lielākajai daļai tie asociējas ar lidojošiem objektiem, bet ir arī, kā zināms, tādi, kas ir uz ūdens un tādi, kas ir uz zemes, un tad lūk par šīm te jaunajām iekārtām, kas palīdz saglabāt cilvēku dzīvības šajā intervijā. Nu, jā, paldies par lielāku izpratni. Starp citu, es skatījos ziņās, Igaunija bija tieši pat pieminēta par to, ka viņi sūtīs šādu veidu pa zemi braukājošus robotus. Var pateikt nedaudz vairāk? Jā, tur ir runa par igauņu uzņēmumu Milrem Robotics, un tas piegādās Ukrainai vairāk nekā 150 bezpilota sauszemes transporta līdzekļus, un tie papildinās jau 15, kas jau šobrīd darbojoties Ukrainā un savu efektivitāti jau esot pierādījuši kopš pilnmēroga kara sākuma pirmajiem mēnešiem, un piegādē gan iesaistīt ne tikai Igauniju, tur arī Nīderlandes nopelns, jo tā notiek Nīderlandes finansētas un arī koordinētas ziedojuma programmas ietvaros, un Igauni savukārt nodrošinās apmācības Ukraiņiem ar šiem robotiem, un lai tad Ukraiņi spētu efektīvi gan tos pielietot, gan arī, ja nepieciešams, arī remontēt kaujas laukā, jo, protams, arī roboti cieš kaujas darbības laikā. Un sistēma ir ļoti daudzpusīga arī ar šo, var veikt dažādus uzdevumus, līdzīgi kā mēs pārunājām ar Volodimiru. Pašlaik konkrētā sistēma, ko Igauni tad piegādās, tiekot izmantota vai testēta jau veselās 19 valstīs, un tā tiek runāts, ka šobrīd esot tieši tā populārākā savā kategorijā. Nu jā, un tur ir tas faktors, ka šāda te iekārta nogādāšana Ukrainai tieši uz fronti ir liels palīgs un arī ražotājiem, jo viņi var saņemt patiešām no frontes atsauksmes par saviem izstrādājumiem, var veikt nepieciešamos labojumus un tādā veidā tikai arvien uzlabot tās savas produkcijas, un tāpēc šis ir tāds ieguvums droši vien abām pusēm. Jā, bet katrā ziņā palīdzības nekad nav par daudz, un arī runājot ar Volodimiru, viņš noslēgumā jau minēja, ka visai sarežģīti, protams, vienībai iet un vienmēr tiek meklēti jauni līdzekļi, lai iegādātos dažāda veida šīs sistēmas, un
Līdz ar to arī ir iespējas pilnīgi noteikti arī mums latviešiem palīdzēt šai konkrētai vienībai, un Voldemirs arī ir dalījies ar iespējām, kā tad to var paveikt, tādēļ noteikti meklējiet linkus vai aprakstu tur, kur jūs mūs klausāties, vai arī tur, kur iespējams lasīsiet portālā lsm.lv šo interviju. Tieši tā, aicinām palīdzēt, ja tas ir jūsu iespējās, bet es savukārt aicināšu jums palīdzēt mums, padaloties ar šo epizodi. Ja sociālajos tīklos pievienojat arī Mirkļu Birku drošinātājs, tad būsim priecīgi redzēt šādus ierakstus. Tāpat arī droši sūtiet saites uz saviem radiem draugiem paziņām. Ielieciet īkšķīšas vai zvaigznītes, kurā platformā, kas strādā. Tas arī tikai palīdzēs šo raidierakstu dzirdēt plašākām tautas masām. Bet, ja jums ir kādas idejas, tad droši rakstiet mums uz drošinātājs@Latvijas Radio LV, lasām jūs vēstules, ņemam vērā, paši labojamies, gūstam labus ieteikumus nākamajiem intervijas viesiem. Starp citu, nākamā nedēļa sausieties visi riteņbraukšanas entuziasti, būs lielā saruna saistīta tieši ar šo jomu, un kādēļ tā ir svarīga arī kara laikā. Jā, es pieņemu, mēs nerunāsim laikam par to, kā pie mums sociālajos medijos par velo infrastruktūru Ukrainā vai ne, bet runāsim tomēr par kaut ko citu. Vai daļēji arī par to? Arī to pieminēsim, bet jā, protams, pārsvarā tas ir saistīts ar to, ka velosipēdi ir sevi pierādījuši kā dažbrīd vienīgo iespējamo transporta vai pārvietošanās līdzekli. Bet tas viss pēc nedēļas. Šajā reizē tas arī viss, ko bijām jums sagatavojuši. Paldies, ka klausījāties. Paldies tev, Rihard, ka biji kopā ar mani. Un sadzirdamies pēc nedēļas, kad būsim klāt jau ar jaunu epizodi, kā vienmēr, ceturtdienās. Visu labu un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.